Iesākumā es labprāt ar jums uzspēlētu spēli. Jūs gribat uzspēlēt spēli? Nu, davai jūs sākat. Jūs gājiens. Jūs uzvarējat, apsveic. Ļoti labi. Jūs sapratāt, stāsts ir par spēli. Spēlei vajadzīgi noteikumi, lai viņi būtu interesanti. Jo es varētu teikt, nē, jūs neuzvarējat. Jūs pat neizdarījāt gājienu, vai ne? Bet mēs varētu sākt diskutēt par to. Man patīk galdu spēles, man patīk pavadīt laiku ar ģimeni vai ar draugiem, uzspēlējot spēles. Un ir viena spēle, kas saucas Stone Age, akmens laikmets. Un viņa ir viena no tām vidēji garajām spēlēm, kur, lai viņu izspēlētu, vajag kādas 90 minūtes. Viņa nav tā, kur vajag visu nakti vai visu dienu, lai viņu izspēlētu. Viņu var izspēlēt kaut kādās 90 minūtēs. Ja tu nemāk noteikums, tad varbūt 2 stundas vajag. Un viena lieta ir ar mani, man patīk, kad es dabūju jaunu spēli. Man patīk ritīgi izstudēt noteikumus, skatīties tādus tutoriāļus, kā viņu spēlēt, visādas stratēģijas, vēl kaut ko. Lai es zinātu par spēli, ko mēs spēlēsim, lai es to spētu kaut kādā mērā izskaidrot pārējiem. Bet ir problēma. Man ļoti nepatīk skaidrot noteikumus. Man patīk uzzināt noteikumus, man nepatīk skaidrot noteikumus. Jo īpaši, ja es neesmu droši, ka es pilnībā pareizi visus sapratis, un man vienmēr gribas teikt, sāksim spēlēt, tad jau procesā sapratīs. Un es atceros pirmā reizē, kad mēs viņu spēlējām, es neatceros, kādā precīzi kompānijā mēs bijām. Es zinu, ka tur bija es un ka tur bija Elīna, mana sieva. Un varbūt tur bija vēl kāds, bet mēs spēlējām šo spēli. Un tur ir jākrāj resursi, jāattīst savus ciemats, jāaudzē lielāks tas ciemats un rezultātā tev ir beigās, attiecīgi no tā, cik daudz tu esi attīstījis savu ciematu, kādus resursus tu esi savācis, tu krāji uzvaras punktus. Un tur ir tāda sadaļa, kur ir jākrāj tādas speciālas attīstības kartītes. Un es atceros to, ka es zināju, ka viņi ir svarīgi, bet es nemācēju izskaidrot precīzi, kāpēc tas ir svarīgi. Un es tikai Elīnai un pārējiem partneriem, ko mēs spēlējam šo spēles, teicu, tie resursi ir svarīgi, krājiet viņus, pat ja jūs nesaprotat, jo man īsti nav pašam skaidrs, bet es zinu, ka viņi bija svarīgi beigās. Un mēs spēlējam, un visi attīsta to acīm redzamo, audzē ciematu, dažādus resursus krāja, būvē tur kaut kādas namiņas, kas tur jābūvē. Bet neviens nekrāja tās kartītes, izņemot es. Un es viņiem saku, bet viņas ir svarīgas. Bet tāpēc, ka es neesmu iedevis, kāpēc tas ir svarīgs, neviens to nedara. Un rezultātā es uzvarēju tajā pirmajā raundā, un visi uz mani apvainojas. Viņi teica, tu neizskaidroji noteikumus. Es teicu, nē, es jums teicu, ka tas ir svarīgi. Bet rezultāts bija tāds, ka tas netiks sadzirdēts, jo nebija iedots pamatojums. Kad mēs domājam par kristietību, par to, ko Bībele māca, bieži vien cilvēki saka, šī grāmata ir pilna ar likumiem, ar ierobežojumiem, ar pamatojumiem, kas tev ir jādara. Es nezinu, vai jūs esat skolā vai ar draugiem vai ar ģimeni runājuši par kristietību ar tiem cilvēkiem, kuri ir skeptiski pret tavu ticību vai pret to, ka tu nāc šeit uz jauniešu vakariem vai apmeklē dievkalpojumus. Bieži vien tu varētu dzirdēt komentārus, man negribas neko kopīgu ar kristietību, ar baznīcu, jo viņi prasa viņa naudu, vai ne? Viņi vienmēr prasa, lai cilvēki dod savu naudu. Viņi tev sadod visādus ierobežojumus. Tava dzīve ir vienkārši važās, tu neko nedrīkst darīt, tu nedrīkst lietot alkoholu, tu nedrīkst gulēt, ar ko tu gribi. Kā es teicu, tev vēl atņem naudu, vēl tur kaut ko. Un tas stereotips ir tāds, Bībele un baznīca tev iedod ierobežojumus. Un tas tevi pilnībā sagūsta. Un tad tavu dzīve nav pilnvērtīgi laba, tu nevari izdzīvot to brīvību, kas tev ir dot, pēc kā tu ilgojies, ko tu gribi savā dzīvē izdzīvot. Šodienas tēma ir, vai Bībeles likumi ir brīvība vai važas. Un jūs jau pagājušajā reizi lasījāt Pāvila 1. vēstules Timotejam sākuma daļu,
kas bija laikam līdz 7. pantam. Šodien mēs lasīsim mazliet tālāk, bet es gribu atgriezties pie 5. panta, kur rakstīts, šī aizlieguma mērķis ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds, labas sirdsapziņas un neliekļotas ticības. Redz, Pāvils, viņš runā par to, ka ierobežojumi, kas ir doti Bībelē, ko saucam par baušļiem, ko arī Grēta atsaucās, viņi, ja mēs viņus izprotam pareizi, viņi nāk, ja tur pat ir kaut kāds ierobežojums, tas nāk no Dieva mīlestības pret viņu cilvēkiem. Es nezinu, vai jūs cik daudz jūs esat lasījuši Bībeles sākumu, pirmo grāmatu, kas saucās 1. Mūzes grāmata un 2. Mūzes grāmata. Tas nav baigi daudz. Šī tik tā, jā. Ir 1. Mūzes grāmata. 1. Mūzes grāmata ir radīšanas stāsts. Tik daudz jūs esat dzirdējuši. Dievs rada visu pasauli, beigās viņš rada cilvēku, viņš viņus ieliek dārzā, viņš saka, dariet, ko gribat, dzīvojiet, kā gribat, rūpējieties par tavu dārzu, ēdiet no visiem augļu kokiem, kas tur ir, vienīgi neēdiet no tā viena koka, kas ir tur kaut kur. Jo tad, kad jūs ēdīsiet, jūs vienkārši mirsiet. Šak viss pārējais dariet, kā jūs uzskatāt par pareizu. Viens noteikums. Vai tas ierobežo tos cilvēkus vai pasargā? Vai tas likums viņiem ir balstīts mīlestībā, vai tas likums ir iedots, lai ierobežotu šos cilvēkus? Kāda varētu teikt, īstenībā viņš ierobežo. Viņš neļauj viņiem ēst. Vēl kāda teiks, redz, Dievs, ja viņš būtu patiesi mīlošs Dievs, tad viņš nemaz to koku tur nebūtu ielicis. Bet tam mēs varam likt pretargumentu. Ja Dievs to koku tur nebūtu ielicis, tad mums nebūtu brīvās gribas. Tad mēs būtu vienkārši roboti, kas dzīvo savu dzīvi un vienkārši ir piespiesti mīlēt Dievu un dzīvot viņa labestībā. Bet Dievs saka, nē, es tev mīlu tik lielā mērā, ka tu vari atteikties no tā. Es negribu tevi turēt važās. Dievs nav tas, kurš tur mūs važās, lai mēs tur iesprūduši dzīvot. Viņš saka, nē, tev ir vienmēr brīvība ienākt un iziet. Tu vienmēr vari aiziet no manis. Viņš ir labs debesu tēvs, bet viņš saka, tev ir brīvība iet prom. Un mani bērni vēl ir pietiekami mazi, lai man būtu ļoti liela noteikšana par to, kur viņi ir un ko viņi dara, ar ko viņi ir. Bet es zinu, ka paies vēl tikai daži gadi, un viņi labākā gadījumā man atskaitīsies, ka viņi ir kaut kur ar draugiem. Un tad paies vēl daži gadi, un viņi par to neteiks, ka viņi ir kaut kur projām. Viņi vienkārši būs projām un atnāks tad, kad viņi uzskatīs par pareizu. Un es zinu cilvēkus un ģimenes, kur attiecības ir tik čābīgas, ka vecāki ar bērniem vispār nerunā. Jo bērni ir aizgājuši prom, un tur ir, protams, pamatojums, kāpēc tas tā ir noticis, bet ja tu zini, ka jebkādi ierobežojumi, kas tur ir balstīti mīlestībā, tev ir vieglāk tiem pakļauties. Ir psiholoģijas pētījumi par bērnu attīstību. Kuri no jums, jūs neesat daži bērni, es zinu, kuri no jums uzskata, ka jūsu vecāki ir bijuši stingri? Pēc tev vien zināmas definīcijas. Kuri domā, ka viņu vecāki ir bijuši stingri? 1, 2, 3, 4, 17, 23, 82. Labi. Apmēram bišķiņi mazāk nekā pusi uzskatīja, ka jūsu vecāki bijuši stingri. Kur uzskata, ka viņu vecāki nav bijuši stingri, ka viņi ļoti tā kā pielaidīgi pret tām lietām? Ok, jā. Apmēram tikpat, jā. Un, jā, es vienu roku pacēlu no otru. Es vienkārši asociējos ar abām pusēm. Zini, miksēt signāli, pareizi. Ļoti labi. Es jums gribu izstāstīt vienu elementu savās attiecībās ar saviem vecākiem. Mana māsa pacēla roku, ka viņa vecāki ir bijuši stingri. Kad es augu, man likās, ka man vecāki ir stingri. Kad es pieaugu, es tētim teicu, kāpēc jūs nebijāt pietiekami stingri? Jūs varētu būt vēl stingrāki pret mums, vēl vairāk mūs ierobežot. Mūsu vecāki, mani vecāki, viņi deva ļoti lielu brīvību. Viņi uzticējās mums kā bērniem. Viņi neprasīja, ar ko tu ej. Viņi bija iedevuši kaut kādu rāmi. Viņi teica, tev jābūt mājās ir līdz 10. Līdz 10. tu vari būt mājās bez ziņas padošanas. Ja tu esi pēc 10. mājās, tev ir jābūt padotais ziņai, ar ko tu esi, kad tu būsi. Un bija ok. Un es zinu, man bija klases biedri, kuriem
Ja viņš nebija 25 minūšu laikā pēc skolas mājās, bija zvans no mammas, kur tu esi. Varbūt tas esi tu, bet mēs negājām vienā klasē. Vai arī tas būtu dīvaini. Bet es gribu aizlikt atpakaļ. Šitas bija, ko es gribēju vēlāk teikt, bet nekas. Dievs iedod mums, atgriežos pie bērniem un noteikumiem. Ir psiholoģijas pētījumi, kas rāda, ka ja bērnam nav nekādi ierobežojumi, nav nekādas robežas, vecāku noteikts robežas, ko viņš var darīt, kā mēs mājās daram vai nedaram, vai viņš drīkst kāpt uz galdu un no viņa lekt lejā vai nedrīkst, vai viņš drīkst mētāties ar ēdienu mājās vai nedrīkst, vai viņš drīkst viens pats iet uz parku vai nedrīkst, kad mēs esam parkā, kur viņš drīkst iet vai kur nedrīkst, un tā tālāk. Ja nav nekādu ierobežojumu bērnam, viņš izaug daudz stresaināks, nekā ja vecāki viņam pasaka, šāds ir rāmis, kurā mēs darbojamies. Tas ir interesanti, jo mums liekas, ka ierobežojumi, vārds ierobežojumi, mūs ierobežo, aplaupa no mūsu brīvības. Psiholoģija mums parāda, ka ja mēs esam pārāk brīvi, mēs esam nelaimīgi. Jo mums nav rāmja, kurā darboties. Tas ir tāpat kā ar to spēli. Ej tu, kādi noteikumi? Mēs nevaram izbaudīt dzīvi, ja mums nav rāmja, kurš ir labs. Un ja mēs apzināmies, ka Dievs ir šīs galda spēles, zeme nav plakana, zeme ir ģeodēzijas formā, uz šīs apaļās planētas, kuras mēs dzīvojam, ja viņš ir šīs radītājs un šīs dzīves spēles veidotājs, viņš ir arī spēles noteikumu izstrādātājs, kurš zina, kā mēs varam izdzīvot savu dzīvi tā, lai tā būtu laba. Un ir noteikumi, kuri man varbūt liekas, ka ir kretīniski un riebjās. Bet ja es uzticos, ka Dievs viņus ir radījis mīlestībā pret mani, tad tie ir labi. Redz, viņš turpina, viņš 8. pantā saka, mēs zinām, ka likums ir labs, ja to lieto pareizi. Mēs zinām, ka likums ir labs, ja to lieto pareizi. Un kādreiz mums liekas, ka likums pēc noklusējuma ir slikts, bet iespējams viņš nav pareizi pielietots. Iespējams, ka tur ir kaut kādām ka manā skatījumā uz to ir kaut kas jāpamaina. Ka nevis pats likums ir grejs. Un tā, kad jūs ejat atzīšanās grēksūdzē, kad jūs ejat un pie Luksfora deg sarkanā gaisma un mašīnas nebrauc, jūs ejat pāri vai stāvat, kur iet pāri pie sarkanā? Labi, paldies. Es tiek piedots. Tas kārtībā. Man viens draugs teica, ka eņģeļi apstājās pie sarkanās gaismas, un ja tu ej pie sarkanā, tad tev eņģelis nevar pasargāt. Es viņam nepiekrītu. Es dzīvoju pārliecību, ka ne jau Luksfors tevi notrieks, bet mašīna tev notrieks, ja tu nepareizi izpratīsi to, kāpēc viņi tur ir. Ka tas ir satiksmes organizētājs pie intensīvas satiksmes, tādā veidā. Un kur ir tie, kas vienmēr apstājas pie sarkanās, pat ja neviena mašīna nav? Pat ja tu kavē vilcienu vai sabiedrisko transportu, tu turpinās stāvi, teiks, mamma, piedod, es nokavēju pēdējo transportu, braucam pakaļ, jo stāvi pie Luksvara. Super. Maleči, jums būs liela alga debesīs. Varbūt, nezinu. Par šo es nezinu. Tas nav Bībelē rakstīts. Nē, Bībelē rakstīts pakļaujoties ikvienai cilvēku kārtā noliktai kārtībai. Man parafrāze, bet pēc būtības mums būtu jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Bet ir svarīgāk izprast likuma garu. Pat juridiskajā valodā, jurisprudencē, kad pēta advokāti un juristi likumu, viņi saka, ir likuma burts un likuma gars. Un šeit Bībele runā tieši par to pašu. Viņi saka, likums ir labs, ja to lieto pareizi. Un turpinājums apzinoties, ka likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpējiem un nepaklausīgajiem. Un tālāk tur ir milzīgs uzskaitījums, pret ko vēl ir likums vērsts. Mēs, kad bijām jūsu vecumā, tad ar Matīs un mūsu kopīgu draugu Māri mums bija tāda izklaide, ka mēs mēdzām aplūkot stulbus Amerikas likumus. Amerikā ir 50 štati, un katrs štats ir tiesīgs izdot savus likumus. Un mums patika pētīt tos likumus, un kādi viņi ir absolūti debīli likumi. Un ir arī daudz kur citur stulbi likumi, bet tur vienkārši bija ļoti forši apkopot, kurai mājaslapā pēc štatiem skatīties. Piemēram, vienā no štatiem bija aizliegts nošaut bulli no viesnīcas otrā stāva balkona. Kāpēc gan?
jo kāds to acīm redzot bija darījis un nodarījis kaitējumu. Kādā citā štatā bija aizliegts kurināt ugunskura zem ēzeļa. Arī, liekas, kāpēc kaut kas tāds ir? Jūs noteikti esat dzirdējuši šo, ir virkne štati, kur Amerikā ir aizliegts žāvēt kaķi mikroveļņu krāsnī. Ja, jūs šo zinat, ka jo kāds to ir darījis un vēlāk iesūdzējis tiesā mikroveļņu krāsnes ražotāji, kāpēc mans kaķis ir uzsprādzis? Un tad viņi saka, ok, no problems, mēs uzrakstīsim likumu, nedrīkst. Mēs saprotam, ka tas ir stulbi, bet tāpēc, ka kāds ir lietojis kaut ko nepareizi, mums ir vajadzīgs likums. Man tēvs reizēm uzcepās par likumiem dažādiem. Viņš saka, kāpēc tik stulbs likums izdod? Un viņš saka, normālā pasaulē būtu tā, ka vīri atnāk, spļaujam saujās, sacīts, darīts, vīrs un vārds. Ja? Mēs vienojamies un viss notiek. Bet tagad jālasa sīkā drūka, kas tur rakstīs ar zvaigznīti. Tas mums man neatiec. Un reāli Bībele parāda, atkal un atkal, ir likuma pārkāpēji. Un ir tie, kuri... Ka likums nav vērsts pret taisno. Likums nav vērsts pret taisno. Un te ir milzīga atšķirība starp to, ka mums liekas, Bībele man ierobežo, viņa man neļauj gulēt ar kuru katru. Bībele pasaka, nē, Dievs radīja seksu, lai tas būtu laulībā, lai tas būtu skaisti, lai tā būtu droša vida, kur jūs varat būt kopā kā vīrs un sieva, kur jums var dzimt bērni, un jums jau izsargāties no bērniem vai neizsargāties, kā viņi būtu kaut kādi mežoņi. Ir kādā dzīves posmā gan, bet jā. Bet tas ir kaut kas labs un skaists. Tas ir līdzīgi kā kurināt kamīnu. Ir labi kurināt kamīnu vēsā rudens dienā, ja vien tu to dari patiešām kamīnā, nevis uz sava lamināta kaut kur istabas vidū. Vai zem eglītes? Diezgan stulbi, ne? Mums bija ģimenes draugi, kuriem bija dzīvoklis, un blakus dzīvokli, kad viņi ļoti gribēja nopirkt to blakus dzīvokli, jo tur bija ieparinājušies kaut kādi nereki. Un viņi nopirka to blakus dzīvokli, un viņi redzēja, tur bija rītīgi foršs parkets. Es neatceros ozolu koku vai kaut kāds cits, bet foršs parkets. Un tie narkomāni bija lauzuši ārā tos parketa dēļus un kurinājuši tur ugunskuru, lai ziemā viņiem būtu silti, jo viņi nemaksāja par siltumu, viņiem bija atslēgts siltums. Saproti, tu dari kaitējumu sev un citiem potenciāli radi, jo tu nepakļaujies kārtībai, kas ir radīta. Un šis ir tieši tas pats ar likumu. Likums ir dots, lai tev pasargātu, lai tu būtu laimīgs, lai tu būtu labi dzīvotu savā dzīvē. Bet, ja tu saki, nē, uz mani šīs likumas neatiec, es viņu lietošu ārpus tā konteksta savam labumam. Es apiešu likumu kaut kādu. Domāšu, ka es esmu kaut kā augstāks par to. Tad rezultāts ir tāds, ka tu sāpini sevi un tu sāpini sev apkārtējos. Likums nav pret taisno, bet pret likuma pārkāpējiem. Un redz te beigas, ko es gribu nolasīt 10. pant. Viņš 9. pantā sāks uzskaidīt, pret ko tad ir, pret kādiem pārkāpējiem un nepaklausīgiem, pret bezdievīgiem, grēciniekiem, neticīgajiem un nešķīstajiem, tēvu un mātes nogalinātājiem, slepkavām, izvirtuļiem, vīru pieglētājiem, vergu tirgotājiem, krāpniekiem, viltus lieciniekiem. Un pret visu to, kas ir pretējs veselīgai mācībai un neatbilst svētā Dieva godības evaņģēlijam, kas man uzticēts. Pret visu to, kas ir pretējs veselīgai mācībai un neatbilst svētā Dieva godības evaņģēlijam. Pret to ir likums. Es teicu par tām pirmām 2 Mūzes grāmatām. Radīšanas stāsts un tālāk. Nav jau nekāda likuma. Ir viens likums, kas ir bijis, un cilvēki to pārkāpj, un Dievs viņus izmet ārā no tās skaistās un labās vietas, un tālāk jūs esat paši par sevi. Un nav nekāda likuma, un cilvēki, un tad ir nākamais brīdis, ka tāpēc, ka nav likuma, cilvēki sāk teikt, es pats noteikšu, kāda ir kārtība. Es pats noteikšu, kāds ir likums. Kā ir tas teiciens, vai ne? Zaglim nepatīk, ka no viņa zog.
Viņam liekas, es drīkstu zākt, bet ja no manis zākt, tad nemaz tāds, malacis, baigi labi man apspēlē šajā reizē. Nekas, nākamreiz saturies draudziņu. Slepkavam nepatīk, ka viņa tuvos noslepkavo. Pat es neesmu bijis Itāļu mafijā, bet filmas man patika. Bet pat mafijai ir likumi, nerakstītie likumi. Tu drīkst novākt pretinieku, bet tu nedrīkst aiztikt viņu māti. Vai ne? Un vēl visāds lietas. Mums ir rakstīti un nerakstīti likumi. Mums liekas, nē, pēc šī mēs dzīvo. Šeit cilvēki sāk izdomāt paši savus likumus, jo Dievs nebija nekādus ierobežojumus ielicis. Un tad vienkārši brālis nogalina savu brāli. Un Dievs saka, nē, ik viens, kas nogalinās cilvēku, no viņa tiks atriepts. Tātad cilvēks pret cilvēku. Pēc tam cilvēks saka, aci pret aci, zobu pret zobu. Taisnīgums. Liekam taisnīgumu pār visam, bet taisnīgums neeksistē. Mums liekas, ka eksistē taisnīgums, bet vienmēr tajā brīdī, kad ir iesaistīta atriebas kāra, mums liekas, nē, viņš man izdarīs šitik pāri, es viņam tā ieriepšu, ka pēc tam ir atkal, un es viņam atriepšos par to, ko viņš man izdarīja. Un tas kāpja līdz neizmērojamam augstumam. Bet tur, kur ienāk Dievs ar savu mīlestību, ar savu klātbūtni, tur likums sākumā nav. Tur ir vienkārši mīlestības pilnas attiecības starp Dievu un Abrahamu. Ir tāds vīrs Abrahams Bībelē, kas tiek saukts par visu tautu tēvu, no kura tālāk rodās Izraēla tauta un visas pasaules tautas caur viņu tiek svētīts. Tur ir vienkārši, viņš tiek saukts par Dieva draugu. Jo tad, kad ir divi draugi, viņi neslēdz juridiskas partnerattiecības. Ja? Tagad mums ir šis termins, vai ne? Viņi vienkārši ir draugi. Un viņš saka, ka viņš ir draugs Dievam. Viņiem ir kaut kāda brīža, kur Dievs saka, es tā izdarīšu, un tas ir tā kā tiešām vīrs un vārds. Ja Dievs tā saka, tad viņš tā izdarīs. Un likums, šī bauslība, par ko Grēta runāja, šie 10 baušļi, viņi rodās tajā brīdī, kad tauta, miljonus cilvēki iet ārā no Ēģiptes verdzības, kur viņi ir slānīti un sisti un paverdzināti, un smagi strādājuši, un miljonus cilvēku izejot no Ēģiptes zemes tuksnesī, Dievs saka, no šitiem nebūs attiecības. Viņi ir tik dziļi traumēti, fiziski un garīgi, ka viņiem vajag kaut kādu likumu, viņiem vajag kaut kādu kārtību, un viņš viņiem iedod 10 baušļus. Un nevis, lai viņus ierobežot, bet lai viņi dzīvotu mierā, harmonijā un labu dzīvi. Un kamēr vien tauta turās pie šiem likumiem, plūst svētība un labums. Un tajā brīdī, kad viņi no tiem atsakās, tad nāk lāsts, sāpes, karš, šausmas, nāve, slimības. Un Dievs saka, re, kur tas ir? Likums ir vērsts pret visu to, kas ir vērsts pretējs veselīgai mācībai un neatbilst svētā Dieva godības evaņģēlijam. Kad es to lasīju, man bija jautājums, kas ir svētā Dieva godības evaņģēlijs? Kādā citā vietā Pāvels raksta, pag. Evaņģēlijs pēc būtības, jūs zināt, ir labās ziņas, ka Jēzus ir nācis piedot mūsu grēkus un ka mēs nedabūjam to taisnīgo tiesu, bet ka mums tiek dot žēlastība, mums tiek piedot mūsu grēki, mūsu vainas, mūsu visas traumas, viss, ko mēs esam sliktu izdarījuši un to, ko mēs esam saņēmuši pret sevi slikto. Jēzus to paņem uz sevi. Viņš samaksā par to pie krusta, viņš mūs glābi. Tas ir evaņģēlijs. Tās ir labās ziņas, ka nevis mēs mirsim taisnīgā, mūžīgā nāvē un tiksim iemesti ēles ugunīs, kā Dieva pretinieki, bet ka mēs tiekam apžēlot. Tas ir evaņģēlijs. Un Pāvels citā vietā Bībelē viņš saka, ja es šo zinu, tad vai tad es grēkošu, lai vairojās žēlastība, lai Jēzus var vairāk man piedot? Un šis ir pretējs veselīgai mācībai. Viņš saka, nebūt, ne. Veselīgā mācība ir tā, ka tev tiek piedots, tu tiec apžēlots pilnīgi nepelnīt, bet aiz cieņas, mīlestības un atsaucoties uz evaņģēliju, tu vēlies novērsties no savu grēku. Tu gribi dzīvot svētceļīgu dzīvi. Cik forši, ka man zvana telefons. Viens seniors mīlīgs zvana. Pēc jādzana. Un tas ir tas, uz ko evaņģēlis mūs aicina. Kad evaņģēlis tiek pirmo reizi sludināts, kad Pēters saņem svēto garu un sludina evaņģēliju, viņš saka, ko? Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristieties, lai jūs saņemtu svētā gara dāvanu. Tu saņem grēku piedošanu, žēlastību, bet tev jānovēršas no grēkiem.
Vienkārši novērsties, tas nozīmē nevis, kādreiz saka, atgriezties no grēkiem 360 grādu, apgriezies, tas turpina turpat. Nē, viņš saka, atgriezies ir pilnīgi mainīt trajektoriju. Iet prom no tā un saprast, es esmu grēcīgs, mana vecā daba ir grēcīga, Dievs man piedod, bet es arī negribu tur palikt, es gribu virzīties prom. Atcerieties to. Dieva bauslība ir dota tevis labā. Tas nav, lai tevi sasaistītu un ierobežotu, lai tu nabadzīgs mocītos, bet lai tev būtu laba, svētīta, droša dzīve. Turies pie tā, iemīli to. Un Bībele saka, ka tev dzīves ceļš būs daudz vieglāks. Es nesaku, ka tev dzīvē nebūs grūtību, bet tev dzīve būs daudzkārt labāka.